Hei, hei visiem! Mani sauc Gvido Mēteris, un es esmu aktīvs Saldus novada jaunietis, kā arī es esmu Saldus novada jauniešu domes pārstāvis. Šodien mēs parunāsim par dažādām tēmām, kas ir saistītas ar Eiropas Savienību un Eiropas parlamentu. Šo diskusiju mums organizē Kurzemes plānošanas reģionas projekta NOTE ietvaros. NOTE ir pilsētu un organizāciju tīkls Eiropas vēlēšanām, kur apvienojušies aktīvi pilsoņi, pašvaldības un pilsoniskās sabiedrības organizācijas no 11 Eiropas Savienības dalību valstīm. Viena no tām arī ir Latvija. Šodien esmu kopā ar aktīviem jauniešiem, lai uzzinātu, ko viņi domā par Latvijas dalību Eiropas Savienībā un iespēju būt pārstāvētiem Eiropas parlamentā. Šodien diskusijā piedalīsies Ance. Es pārstāvu Saldus novada jauniešu domu, darbojos jauniešu domē kā protokoliste un arī ikdienā darbojos organizācijā Klubs Māja kā Eiropas klubu koordinātore. Sveiki visiem! Mani sauc Elīna, esmu no Kuldīgas un aktīvi darbojos Kuldīgas jauniešu domē. Čau, esmu Dāvids. Es esmu arī no Kuldīgas. Es darbojos aktīvi savas skolas pašpārvaldē, kas ir Viļplūdu Kuldīgas vidusskola. Sākot šo diskusiju, es vēlos no jums noskaidrot, kas, jūsuprāt, ir tās aktuālākās tēmas, problēmas, kas būtu jārisina Eiropas Savienībai vai arī Eiropas parlamentam. Piemēram, manuprāt, viena no problēmām, kas šobrīd ir ne tikai Latvijas līmenī, bet arī vēl joprojām drusku Eiropas Savienības līmenī. Es zinu, Eiropas Savienība viena no pamatvērtībām ir šī vienlīdzība, taču, manuprāt, Latvijā šeit pat mums arī vēl nav atļauts vienzimuma laulības, un tā tēma arī vēl ir ļoti aktuāla daudzās citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Man šeit tā ir tēma, par ko mums vajadzētu vairāk runāt ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas Savienībā. Jā, par vienlīdzību runājot, tā ir arī tēma, par kuru mēs runājām Eiropas parlamentā. Mums tagad bija Strasbūrā. Un, jā, pilnīgi piekrītu, tur bija ļoti karsta diskusija par šo vienlīdzību. Un tiešām mēs noskaidrojām, ka, lai gan uz papīrā ir viss vienlīdzīgi, ir viss ir tik forši, bet dzīvē tas tā īsti nav izpaužās, un tā ir lieta, pie kuras mums joprojām ir jāpiestrādā. Jā, un arī tīpaši tas ir... Kāpēc vairākas reizes uzskatu, ka ne tikai Latvijā, arī citur Eiropas Savienībā, jo bieži tiek tā uzskatīt, ka tā ir tikai Latvijas problēma. Nē, tas arī mums notiek šeit pat kaimiņos, Lietuvā, Igaunijā un arī daudzās citās Skandināvu valstīs. Kāpēc Skandināvi ir daudz vairāk atvērtāki šādām tēmām un lietām, viņiem tiek un tā šī ir ļoti liela problēma. Un šeit tā arī problēma vienmēr būs un notiksies. Jā, bet jāmēģina tomēr mazināt. Es laikam arī gribētu pieminēt to vienlīdzību, bet šobrīd es teiktu, ka jārunā arī ir par drošību. Jo, kā zināms, tad mums netālu nav labi. Draugi nav labi. Bet es tiešām domāju, ka pilsoņi būtu jāizglīto par drošību, ko darīt šādās situācijās. Un, jā, drošība ir viens no aspektiem, par ko būtu vairāk jārunā. Es domāju, es arī piekritīšu, ka ir jāizglīto vairāk, jāinformē sabiedrība par to, ko tiešām darīt, ja kaut kas notiek. Un šis, ja kaut kas notiek, ir tieši kara gadījumi, nevis tikai kaut kāds ugunsgrēks vai kaut kas tamlīdzīgs, tieši runājot saistībā par valsts drošību. Jā. Man šeit, ka es vēl pieminēšu tādu man personīgi tuvu tēmu, kas ir klimata pārmaiņas, par ko, jā, visi par to runā, visi par to domā, bet man tiešām šķiet, ka tas netiek gana aktualizēts mūsu dzīvē. Jā, visiem tas ir skaidrs, bet tomēr kaut kur šausmīgi velkas tas viss. Un, manuprāt, ir tik nenormāli daudz, kas, ko Eiropas parlaments varētu ieviest, lai tas tiktu risināts pat ja tikai minimāli, bet tas vienkārši netiek darīts. Piemēram, kas, tavuprāt, ir viena no šīm lietām? Pavisam noteikti par to plastmasas pārstrādi. Jā, mēs tur tā kā depozītu nododam šitā un tā, bet ja tā paskatās, tur varētu darīt tik ārprātīgi daudz ko vairāk. Kaut vai par tiem pašiem plastmasas maisiņiem veikalos, vai kas, piemēram, vēl tāds ļoti random, atļaušos teikt, lieta. Kad tu ej pie ārsta, tev iedod to numuriņu, un vienmēr es domāju, visu laiku pie ārstiem tādas rindas, katru dienu, visu dienu.
tas papīrs, kas tur tiek izmantots, ārprāts. Kāpēc tas nav digitāli? Kāpēc tur nav kaut kas izdomāts, varbūt kaut kāda metāla nūriņa, kaut kāda sistēma, lai viņas var vairāk kārt izmantot? Nevienam tās papīra lapiņas nevajag. Un vienkārši tas šausmīgi. Tas sadusmo bišķiņ. Bišķiņ. Taču lieta, ko es vēlētos pieminēt šajā tēmā, ir, kad Eiropas Savienībā daudz kur ir tiek pielietotas šīs metodas un lietas, kuras, piemēram, tāpat pudeļu nodošana, depozītu nodošana, tas jau ir bijis daudz gadus iepriekš ieviests jau citās Eiropas Savienības valstīs, un tikai šis atnāca pie mums pavisam nesen. Taču, piemēram, ļoti labs piemērs, es biju nesen Romā, Itālijā, un arī no Romas, Itālijas. Viņiem šādu depozītu punktu nav, taču viņiem ir šīs miskastes, kuras ir speciāli domātas pudelēm. Plasmas pudelēm un stikla pudelēm. Un cilvēki arī tās izmanto. Viņi neliek pie parastiem atkritumiem, bet ir šie tādā veidā viņi aizstāja depozītu punktus. Kas ir labāk? Nezinu. Bet tādā veidā man šķiet, mēs varam Eiropas Savienības valstis var viena no otras mācīties. Jā, tieši tā. Jā. Bet runājot vēl par šo tēmu, vai jums ir vēl kādi citi varianti, lietas, ko mēs varētu vai nu kā pilsonis, vai arī kā kopā kā Eiropas Savienība darīt globālās sasilšanas labā? Bioloģisko mežu saudzēšana. Pavisam noteikti. Jā, tā visa meža izciršana. Un jā, viņus ir pārstādīt, kā atjauno, bet tas pilnīgi absolūti nav tas pats. Un tu nevari tagad iestādīt kokus un gaidīt, ka tev pāris gadu laikā būs atkal mežs, kurš tur ir bijis gadsimtiem ilgi. Viņš nedarīs to pašu. Tāpēc, jā, par bioloģiskiem mežiem. Okay. Man laikam mazliet tracina tie plasmas maisiņu veikalos, bet šobrīd Maksimā vismaz mums saldo ir parādījušies papīra maisiņi, un tas liekas, wow, superīgi, bet joprojām plasmas maisiņi vēl ir. Bet ko, piemēram, darīt lietus gadījumā? Ārā līdz lietas, es taču neņemšu tev papīra maisiņu un izšķīdīšu. Tādā gadījumā varētu otrais pārstrādājumu izmantot, ražot, jo es zinu, ka citās valstīs veikalos tādas izmanto, un tad jūs droši vien esat dzirdējuši par tādiem, un jā. Jā, kas man uzreiz ienāca prātā par šiem maisiņiem runājot. Mums taču ir izgudroti tie auduma maisiņi. Viņi ir nopērkami. Kāpēc tā nav obligāta lieta? Kāpēc tas nav sabiedrībā pieņemts? Kāpēc mēs joprojām izmantojam šos plasmasas maisiņus, ja mums ir auduma maisiņi? Aizstājam. Visi papīra maisiņi, auduma maisiņi. Ņemam ārā no apgrozījuma un izmantojam papīra un plasmasas maisiņus, ņemam ārā no apgrozījuma un izmantojam auduma maisiņus. Tikai vienīgi. Kur ļoti problēma? labi ideja. Īstenībā liekas, tie pēdējie, kas tagad ir papīra maisiņu veikalos, viņi arī nav nemaz tik ļoti neizturīgi. Tas, kas atceros, esmu gājis lietu arī ar to pašu papīra maisiņu, nav bijis tā, ka viņš gluži jūka ārā. Jā, tāpēc, ka tie papīra maisiņi, tie nav vienkārši papīra maisiņi, tur arī diezgan daudz plasmas iekšā, tāpēc, lai gan viņi ir dabai draudzīgi papīra maisiņš, nevar arī viss rožaini. Ok, ļoti jauki. Piemēram, mēs runājam arī par valsts drošību. Ne tikai valsts drošību, bet arī Eiropas Savienības mēra drošību jums blakus notiek. Kā jūsuprāt, varētu ieviest šīs vai nu ne apmācības, negribu likt vārdus jūsu mutēs, bet kas mums būtu kā Eiropas Savienībai jādara, lai noturētu šo drošību valstīs? Es domāju, ka būtu, kā jau mēs iepriekš teicām, jāinformē vairāk sabiedrība par to, kas būtu jādara, ja būtu šis kara gadījums. Lai, ja reāli viņš kaut kad notiek, cerams, ka nē, protams, bet ja viņš notiek, tad mēs zinām, ko darīt. Un tad ir vismaz tā drošības sajūta. Protams, tas nav risinājums visai drošības problēmai, kas mums pastāv Eiropas Savienībā, bet tad tas būtu vismaz, ka tu mājās sēdi, ka tev nav sajūta, ka tu nezinātu, ko darīt. Un kā, piemēram, tas būtu caur mācībām, kad visiem ir obligāti, piemēram, šis, kas Latvijā tagad ir obligātais dienests vai militārais dienests. Es nezinu, kā viņi precīzi sauc, bet jā, šis militārais dienests, kurā ir jauniešiem, kuriem ir 18 gadi, obligāti jāiestājās vai jādienē vismaz gads. Bet šoreiz tas vēl joprojām tā izvēles secībā. Bet, vai tas būtu šādā veidā, vai arī tomēr mēs viņu ieliktu mācību saturā, skolās par to runāt daudz vairāk? Es domāju, tad, kad es saku, ka jāinformē sabiedrība, es vairāk domāju, ka tieši varbūt mēs mācāmies, kā
uzpildīt ieroci, varbūt drīzāk kā palīdzēt cietušajiem. Protams, tas ir iekļauts obligātajā militārajā dienestā, kas tad pastāv. Bet es domāju, ka varbūt būtu skolas saturā, tajā pašās sociālās zinībās par to jāpiedomā. Es domāju, būtu varbūt jārīko iedzīvotāju kopsapulces, ko es jau esmu redzējis, kas dažos novados notiek. Un cik es sapratu, arī manā Kuldīgas novadā tas tuvākajā laikā notiks, kuros runā par to, kādi, kur jādodas, kas ir tie punkti novadā, kur var palīdzību iegūt, ja ir kara gadījums. Es domāju, ka izglītības ceļā tas būtu jādara. Okay. Kāds jums domas par to? Ja ir. Jā, es piekrītu par to, ka vajadzētu sabiedrību izglītot par tām lietām, par kurām Dāvids minēja, bet personīgi man kā cilvēkam, kurš ir ļoti, ļoti stipri pret karu, man vispār šī tēma īsti nepatīk, jo vienmēr visiem tāds kara gadījumā, bet manuprāt, mums vajadzētu uz to mazāk koncentrēties un vairāk iet uz to, ka problēmas ir jārisina ar diplomātiju. Ja mēs visi noskaņojamies, mums kara gadījumā šis jādara kara gadījumā, tas mēs jau esam noskaņojušies karam. Es domāju, pirmajā vietā ar visu iespējamo risinām visu šīs problemātiskās situācijas caur diplomātiju. Es domāju, arī nevajag radīt lieku paniku. Piemēram, tur redz, kad tur saka apkārtēji, ka būs karš un tā, bet ir cilvēki, kas pārzina diplomātiju kaut vai, ej paskaidro, kāpēc nebūs karš vai, vajag arī, man liekas, ka paskaidrot, piemēram, jaunietim iet skaidro, tu zini to un to, mēs esam tur un tur, tāpēc tas nav iespējams, vai kā jau Elīna teica, tad caur diplomātiju to labāk risināt, un jā. Jā, bet tas nenoliedz visu to, ka tās dienas, manuprāt, tas ir pamazināšanas, kuras vispār cilvēkam būtu jāzina. Varbūt ne tieši par ieroci, jo tāds vispār neiesaka izmantot, bet par šo pašu pirmo palīdzību vai kaut kādām krīzes situācijām, visu to. Tas ir arī kaut kas, ko sabiedrība varētu izmantot ikdienas situācijā, ja tas, manuprāt, zināšanas, kuras patiesībā daudziem nemaz nav, bet ejam uz diplomātiju. Diplomātija. Okay. Kā diskusijas noslēdzošo jautājumu es vēlos jums uzdot pilnīgi nesaistītu ar iepriekšējiem jautājumiem. Ne pilnīgi, bet nesaistītu ar iepriekšējiem jautājumiem. Piemēram, tagad Austrijā, Malta un Beļģija ir atļāvuši 16 un 17 gadus veciem jauniešiem balsot Eiropas parlamenta vēlēšanās. Ir arī citas valstis, kas šādu iespēju apsver. Kādas ir jūsu domas? Vai, piemēram, Latvijai vajadzētu atļaut no 16 vai 17 gadiem jauniešiem piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās? Skandalījos jautājums. Manuprāt, tā vispār ir lieta, ko vajadzētu ar laiku ieviest. Jo, manuprāt, 16-gadīgs cilvēks mums ir jāizlemj par mūsu izglītību, par mūsu nākotnes dzīvi un tā tālāk. Mēs dzīvojam Eiropas Savienībā. Ja mums ir jāizlemj, kur mēs mācīsimies, mums vajadzētu arī spēt izlemt vispār par visu apkārtējo, kas mums notiek. Tāpēc, manuprāt, vajadzētu ieviest vēlēšanas no 16 gadiem, jo, manuprāt, 16 gadu vecumā būtu pilnīgi absolūti spējīgi pieņemt tādu lēmumu, bet manuprāt, Latvijas jaunieši tam galīgi un absolūti vēl nav gatavi. Tādēļ es esmu par to, ka pašvaldībā ievieš vēlēšanas no 16 gadu vecuma, lai jaunieši var izmēģināt, kas tas ir un ko tas nozīmē. Un arī par to, ka, manuprāt, politikai būtu jābūt obligātam priekšmetam skolā, jo tas tomēr ir kaut kas, kas politikas šausmīgi ietekmē visus mūsu dzīves aspektus. Un, manuprāt, lielākā sabiedrības daļa, it sevišķi jaunieši, par to pilnīgi absolūti neko pat nezina un tam nepievērš uzmanību, un tas ir ļoti, ļoti nepareizi. Tādēļ, es domāju, vairāk jāsāk izglītot sabiedrību par politiku un vēlēšanas pašvaldībā no 16 gadu vecuma. Un tad ar laiku, kad cilvēki sāks iemācīties to saprast, un tas paliks par kaut ko pašsaprotamu, tad arī vēlēšanas Eiropas Savienībā no 16. Tev vēl nav 18 gadi. Ja? Tu vēl šajās vēlēšanās nepiedalīsies. Diemžēl nē. Bet, piemēram, ja tev būtu 18 gadi un tev būtu jāpiedalās, vai tu zinātu, par ko tu balsot šajās vēlēšanās? Personīgi es zinātu, jā, jo tas ir kaut kas man interesē. Es neteikšu par ko, bet, manuprāt, to pat nav tik grūti saprast, jo tomēr mums Latvijā tā politika ir diezgan tāda atvērta, salīdzinot ar Eiropas parlamentu, un ir diezgan, nav pat tik sarežģīti izvērtēts. Tāpēc, jā.
Es zinātu. Kā Nu, jums šķiet? es parakstīšos zem katra Elīnas vārda, jo es uzskatu, ka varētu balsot no 16, bet ne šobrīd, jo jaunieši tad būtu jāizglīto vispār par visām struktūrām, par parlamentu un par ko balsot, un arī tur visi tie politiskie uzskati un tā. Un, jā. Okay. Kā tev šķiet, tev šobrīd ir, ja nemaldos, 16? Jā, man ir 16. 16. Vai tu pats zinātu šobrīd, tagad tev ir dod iespēju piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās, vai zinātu, ko darīt? Es domāju, ka es zinātu, par ko balsot. Es arī gan neatklāšu, par ko. Bet es arī piekritīšu Ansei un Elīnai, ka varbūt mums nevajadzētu gluži uzreiz atļaut, ka jāejam visi balsot Eiropas Savienības vēlēšanās 16 gados, bet ka mēs arī varbūt iesākam ar pašvaldības vēlēšanām, un tad mēs virzamies tajā virzienā, ka ar laiku, kaut kad nākotnē, mēs varētu arī atļaut balsot no 16 gadiem. Jo no 16 gadiem var piedalīties gan politiskajās organizācijās, lielākajā daļā, cik es zinu, populārākās partijas, kas ir Latvijā, var jau arī strādāt brīvajā laikā, kur tu strādā darbu, par ko tu saņem atalgojumu, par kuru arī ir jāmaksā nodokļi. Es domāju, ka ar laiku būtu jāiet tajā virzienā, ka mēs spējam izlemt, kas ir tie cilvēki, kas izmanto mūsu arī nodokļus. Visu pārējo un lemj par mums. Bet arī ar laiku. Un kā jau Elīna teica, jūsuprāt, līdz šim iznākumam, kas ir, kad atļauj jauniešiem no 16 gadiem vēlēt, ir jātaisa šis mācību speciālais kurs vai kaut kas tamlīdzīgs, kur ir iekļaut šī politika, kur paskaidro šo visu? Es domāju, jā, obligāti, jo, kad es, piemēram, pastos saviem klases biedriem vai skolas biedriem, es ļoti labi apzinos, ka, ja mums būtu vēlēšanas šobrīd no 16 gadiem, lielākā daļa to pirmkārt iespējams pat nezinātu, bet viņiem nav tādas zināšanas par politiku, lai viņi zinātu vispār, par ko viņi vēlē un ko tas nozīmē un kā tas viņus ietekmēs. Okay. Vai vēl kādam, kas piebilstams sakāms? Mēs esam noskaidrojuši, kādas tēmas jauniešu prāt ir svarīgas šobrīd risināt Eiropas parlamentam. Aicinu ieklausīties jauniešos, visiem Eiropas parlamenta deputātiem no Latvijas, jo tieši jaunieši ir gan Latvijas, gan visas Eiropas Savienības nākotne. Savukārt, es vēlos jums pateikties par šo diskusiju, un mēs ar jums tiksimies nākamajā reizē.